Jums kaut ko palīdzēt? Nē, paldies, es tikai interesējos par jūsu produktiem. Lūdzu, lūdzu. Kas tiek par dokumentiem? Nezinu. Stosī. Labdien! Kā varam jums palīdzēt? Es tikai interesējos par jūsu piedāvāto produkciju. Šeit jūs varat aplūkot nādu kopšanas līdzekļus, bet šeit var aplūkot ķermeņa kopšanas līdzekļus, savukārt šeit viss matiem. Varētu jāmatliek. Labdien! Labdien! Es nezinu, iespējams vēl. Vai jūs lūdzu man varētu palīdzēt vīrām? Es? Nē, es tikai tā jauniņā esmu. Jautāju, viņai kaut ko vajag. Labi. Es atvainojos, lūdzu. Es nezinu. Labdien! Labdien! Vai jums noderētu man palīdzību? Jā, es būtu ļoti pateicīga. Pakaļus un gēlbācis Vau, super! Skaisti! Es atvainojos, ja jūs lūdzu man varētu kaut ko ieteikt par sausiem un bojātiem matu kaliem. Es nezinu šito galīgi. Sausi mati. Patīk, ka jābūt katalogam kaut kur. Tur ir, paskaties, varbūt tur brokauks ir. Kā Ričards vakar izskatījās, tai balvīte. Man ziemā ārkārtīgi elektrizējas mati. Varbūt jums ir kāds antistatisks līdzeklis vai kaut kas tam līdzīgs, kas man varētu palīdzēt risināt šo problēmu. Skaidrs, es sapratu jūsu problēmu, mēģināšu jums palīdzēt. Ko jūs palīdzējat? Kā šis ir paredzēts? Tā, parādiet. Ponegredante, body, polish, carpet, viskaumi. Es nezinu īsti. Bet šis ir šāpons. Vienmēr ziemā āda kļūst ļoti sausa. Vai jums ir kāds līdzeklis, kāds krēms, kas man šo problēmu palīdzētu risināt? Tieši šonedēļ atnāca jaunas zvejas kopšanas vīne, granātābo ekstraktu, kurš ir pārbaudīts ar dažādiem vitamīniem, kā piemēram A, E un beta-karotīns. Un arī viņiem ir ļoti patīkama smārža. Lūdzu, varat pasmāržot. Saulīt, ko gribēsi? Es vēlos ievēroties jaunu šampūnu. Kas ir šis? Šis šampūns ar maniem matiem. Es atvainojos, ko jūs teicāt? Šis šampūns ar maniem matiem. Zaki, mēģini teikt, šis šampūns ar saviem bojātiem matiem. Kā? Ko nesaprat? Skaidrs, paldies. Ko es jums varētu ieteikt? Es jums ieteiktu šo šampūnu. Viņš tiešām novērš matu elektrizēšanos, man māma viņu lieto un tiešām iesaka arī citiem, kas palīdz. Savukārt, lai iegūtu vēl labāku efektu, ieskam iegādāties arī šīs pašas līnijas kondicionieri, kurš palīdzēs sniegt vēl izteiktāk gala rezultātu. Labdien! Es meklēju mēpeli tonālo krēmu gaišai sejas ādai. Vai jums būtu? Vakar šis bija. Es nezinu, kaut kurš jāskatās, te nav kaut kur. Ups. Tā, tas tāds ir. Nebūs. Moši nostāja. Jā, aizēj. Aizēj tu? Man ir papēši. Labi, tas aizskriešu man klēt. Jā, aizēj, jā. Viņi drīz atgriezīsies. Es tā esmu lūgā. Drīz? Redz, viņa nāk. Tur nav laika. Es nezinu, es izmeklēju, es neko neatradu. Atnāciet. Varbūt labāk parīt. Ne, vispār jaunedēļ mums. Jā. Steidz, ka būs jau spēlēs, mums sākam steidz. Jā, paldies. Uzdraucīti! Nāciet vēl! Sveiki! Labdien! Kā varam palīdzēt? Man šodien draudzenei paliek 20 gadi, un man joprojām nav dāvana.
Tā, mēģināsim jums palīdzēt. Vai jūs braucat lietot dekoratīvo kosmētiku? Jā, lietot. Un kādā cenas spektrā jūs vēlaties iekļauties? Es domāju, kādos 15 latos. Es domāju, ka mēs varētu sastādīt dāvanu komplektu no skropstu tušas, kurai šodien ir īpaši atlaide, un jaunākā tonālā krēma. Vēl kāds naloks, mēram? Šodien jau tūļi pienākuši. Šis skaists. Jā, es domāju, ka es ņemšu šo komplektu. Un sastādot šo komplektu, dārgi dabūs ar šo kosmetikas somiņu. Es uzskatu, ka šī būs skaists dāvana draudzenei. Paldies jums! Es atcerējos, ka vakar bija pēdējais datums, ko nosūtīt, kurien pats ir. Pareizi. Nu nekas. Vai tu nevari pagaidīt? Es domāju, ka vāru. Domāju, jaunadēļ sākumā varētu aizsūtīt. Ka jau nedusmos pēc nedēļu turpāk. Agnīs, skaties, mums atnāca sēpes no pastāvīgās klientes. Viņa raksta, kā dāvana viņas draudzenei piegādāt tieši laikā viņas dzimšanas dienā. Labdien! Čau! Labdien! Man šķiet, ka jums šeit kaut kas ļoti nepatīkami mūži. Tiešām? Laikam neikam dēļ, viņš būtu beidzies. Iju! Uzmanīgi, ka daudziem tā var gadīties. Šeit ir dāvinājumi nāks mūsu jaunākais preču katalogs, kur apkalpot jaunākās sezonas tendences un citas svarīgas lietas, kā arī gadu katru mūsu šādi domināts, prātā varētu ātrāk šo dienu beigt. Jūs kaut ko pirksiet? Nē, ne. Visu labu. Tā beidzot. Paldies, ka tu nāciet vēl. Paldies jums. Visu labu. Uzredzēšanās. Tā, ka vajadzētu klientos numuriņus aizsūtīt. Kādas numuriņas? Tagad nē. Es vēl bišķi draugos un tad atgādini,